Labdien, šajā saulainajā dienā! Šodien mēs esam sapulcējušies uz Liepājas Universitātes informācijas dienu. Nu tad dosimies tālāk un noskaidrosim, kas īsti šeit ir mēģinājis sapulcēt visus šos cilvēkus. Sveiki! Kā jūs iepazīstat, kā jūs sauc? Arturs Ziediņš. Renārs Grams. Un kas šeit pat labāk notiekās? Redzam, te ļoti daudz glāzes ir. Tā informācijas dienas ietvaros mēs dizaina studenti esam atklājuši tādu maziņu savu izstādīti ar studentu darbiem, precīzāk 2.–3. kursa studentu darbi. Un ir arī fotomācības darbi, respektīvi fotogrāfijas, kā arī interjeras studentu veidotie darbi, šūnu elementi. Jā. Un cik ilgi jau studējāt? Es pašlaik esmu 2. kursā, tātad 2 gadi. Jau 2. gads rit jau precīzāk. Un kā jums abiem patīk tas, ko esat izvēlējušies? Nu, teiksim tā, ka esam apmierināts kopumā ar visu, jo ir ļoti plaša nozare, ir plašas perspektīvas, ko turpmāk varētu darīt. Jā, es tiešām visiem iesaku nākt tieši uz datordizainu, tāpēc, ka tā nav aģitācija, bet es saku no pieredzes, kāds ir, kad ir dažādas jomas, kur turpmāk varētu strādāt un, jā, kaut ko varētu. Ieteikt visiem nākt studēt, jo dizains, tas nav tā kā kaut kāda matemātika, fizika. Jā, matemātika, fizika, latviešu valoda un viss pārējās, kur tev ir jānāk, ir sēdēt lekcijās, cītīgi jāklausās, tā ir brīvība dizainā mācīties par to tieši. Un esat arī turpmāk domājuši saistīt savu dzīvi ar mākslu? Viennozīmīgi, jā. Ir iespējas liels pēc tam turpināt. Jā. Un kādi jūs tādi sasniegumi pat labāk varētu būt bijuši? Nesen mēs jauniešu mājā atklājām savu izstādi, kur es organizēju, un izstādē bija redzami visi mūsu studentu darbi, un es uzskatu, ka tas ir pietiekami liels sasniegums mums studentiem, ka mēs varam jau iziet, kā teikt, tautās ar saviem darbiem, lai tos tālāk vērtētu auditoriju, un jā, atsauksmes ļoti labas. Jā, tas ir Igoriņš pateicis viss tas. Tā kā vairāk piekrīt Artūram, jā? Nu jā, mēs kopā pārstrā mums ir, tad mēs. Tā kā izaugsmes iespējas ir ļoti liels, jā? Jā, es teikšu, jā. Galvenais, nu, protams, tas atkarīgs no paša cilvēka. Ja tu neko negribēsi, tu neko arī neizdarīsi. Bet ja tev ir iekšā un ja tu gribi, ja tu esi universitātes patriots, nu, viennozīmīgi atradīsies vietu tev un ko darīt vienmēr. Tieši tā, nu, katrs redz, piemēram, kas viņam labāk padodās, piemēram, gleznošana, zīmēšana, dators strādāt, nu, pēc tam tu arī turpini domāt, kur tālāk mācīsies, vai ies strādāt, pa ko tieši. Un kā nākotnes plāni vairāk būtu saistībā ar šo mākslu? Nākotnes plāni noteikti pabeigt universitāti un pēc tam arī pēc 4. gada sākt meklēt darbiņu. Pašlaik jau ir dažas vietas, kur varētu sākt virzīt savas darbības, bet nopietnāk noteikti būtu pēc studijām. Jā, pabeigt universitāti. Un iespējams jau, ja kāda prakse būs, tad iespējams varbūt ar praksi. Sākot ar praksi, tu paliec ar strādāt tur tam. Bet nu jāskarās, kā būs, ko piedāvās tālāk. Un vai jūs šos darbus varētu apskatīt citiet, ne tikai kā šodien informācijas dienā? Pašlaik tā izstāde, kur bija iepriekš jauniešu mājā, ir novākta, bet ir plānojams, kad uz vasaras pusi kaut kad uz maiju, jūniju varētu būt vēl kāda studentu darba izstāde. Jā. Tas ir atkarīgs no tā, kā mums ir ar laikiem un kā mēs paspēsim, vai mēs paspēsim izveidot jaunu izstādi. Jā. Hey now, come on, let's go. The music's playing, I've got to move on, to go out, no more delaying. So what do we have here? What's your name? Hello, my name is Jot Aman Khanjaev. Okay, from this day, now we have some today some it's like party, it's like information. We can see here some Latvian culture, some things, and you know. And what do you study? I study here IT, information technology. How do you like it? Oh, it's cool. It's amazing. Our teachers studying very cool.
now we're studying programming and web development system, and our lectures also quite good. How did you know about Liepāja University? From exhibition, of course. I know Mr. Patrick. He's my English teacher right now. The last year I was in exhibition, and from Mr. Patrick advised me this university, and we talked about it a lot of time, and I decided to pass my documents to this university, and as we see, it's. And how long are you here? How long? I will study here for a year. I came here in October, and now we're studying some programming things, some stuffs. It's quite good. So you enjoy your time here in Liepāja? Oh, enjoying. It's good. Now weather is also today very good. Enjoying. It's normal. Pack my things up, carefree, adventures waiting. I'm heading out to see the rest of the world. Yeah, yeah. So kick it up, stir it up, alive will make you feel. Press reset with no regret, make sure to keep it real. The possibilities right in front of me. Oh, all the things that I could be got me feeling free. Yeah, so turn it up and shout it out, 'cause you got something to shout about. And let the world just spin around as you go on and make my round. And throw your hands up, you put them up high. Walk a new path and go on and let the cats fly by. Nu tad iepazīsim, ko mēs šeit esam sastapuši. Ance no Ventspils, Anse, kā tu uzzināji par informācijas dienu Liepājas universitātē? no Liepājas universitātes mājaslapas un arī no portāla draugiem.lv. Un ko sagaidi no informācijas dienas šodien vispār? Jauna informācija par mani interesējošām studiju programmām. Un vai tā kā jau esi izdomājis, tā kā uz ko vēlētos iet un studēt? Vai nu fotomākslu vai pedagoģiju. Un kurš tā kā vairāk? Nu, vēl īsti nezinu. Un ko varētu ieteikt citiem, lai par šo dienu pastāstītu, ka vairāk vēlatos arī citiem? Jā, es noteikti pastāstīšu saviem klases biedriem, kur es biju, un arī viņiem ieteikšu jūnijā atbraukt, paskatīties. Un visā vismā domā arī šeit studēt, ja? Ļoti iespējams, ka jā. Ko mēs šeit esam sastapuši? Robertu. Un kas tevi veicināja ierasties uz informācijas dienām Liepājas universitātē? Pēdējais gads tā kā skolā un jāatrod, ko es darīšu tālāk. Vai es jau tā kā izvēlējies, ko domā studēt Liepājas universitātē? Jā, kaut kā datoriem vairāk, nu, stiprās puses, bet vēl īsti nezinu, jo man interesē vairākas lietas un tik daudz, ko izvēlēties, ir grūti izvēlēties vienkārši. Un ko sagaidi no informācijas dienas šodien? Īsti nezinu, tāda, ka interesi iegūt vairāk par kaut ko specifiskāku un tad tur pieteikties un kur pieņems, ir pieņems. Un pagaidām informācijas diena patīk, ir labi vai ne? Ir tīri ok, jā, tur rāda, prezentē. Nav tā kā teorija, bet ir tāds praktisks viss. Vairāk tā kā uz vizuālo, tas tā kā vairāk piesaistē. Uz vizuālo, jā. Un ieteikt arī citiem tā kā apmeklēt šādu veidu informācijas dienas? Jā, protams, jo sēžot mājās, iet mājaslapā, neko jaunu neiegūs, jāatnāk, jāapstāst, kā ir, un tad tev var sīkāk pastāstīt. Mēs esam satikuši ļoti interesantu viesu 4. stāvā Liepājas universitātē. Sakiet, kā jums patīk informācijas diena? Un ko jūs sagaidat no informācijas dienas? Aha, skaidrs. Un vai jūs ieteikt arī citiem apmeklēt informācijas dienu Liepājas universitātē? Tas ir jā vai nē? Aha, klusēšana, tā kā piekrišana, jā. Un kā jūs novērtējat skalā no 1 līdz 10 informācijas dienu šodien? Take some time to ask me why you always see me with a smile. I'll tell you that life is great, life is great, life is good, life is beautiful. You gotta give it all you got, everything you got to give. Time to shine, time to live. Life is great, life is great, life is good, life is beautiful. Now you're living out your dream with the hopes up high.
Tas arī viss šajā skaistajā saulainajā sestdienas dienā. Un varbūt pēc šīs interesantām sarunājām jūs varēsiet pārvērtēt savus iespējas un turpmāko studiju dzīvi, kur arī studēt, jo diezgan daudz cilvēku arī atsaucīgi bija šodien, un kā redzams, arī diezgan daudz cilvēku pieplūdums tieši šajā saulainajā sestdienas dienā, informācijas dienā Liepājas universitātē, un manuprāt, šī ir viena ļoti lieliska iespēja turpināt savus studijas tieši šeit, jo te ir ļoti daudz iespējas, un turpmākā nākotne arī varētu būt ļoti saulaini, tāpat kā šī sestdienas diena, un es jums novēlu arī jauku šo atlikušo sestdienas dienu. Esiet droši, lai jums viss izdodās. Ar jums kopā bija Artūrs un Egīls, un tad uz sadzirdēšanos, un lai jums jauka diena! Standing in a brand new place, I feel the sunshine on my face, the weather's